Sveicināti! Šodien atbildēšu uz jautājumu par to, kas tad ir reitings. Reitings ir punktu uzskaite, kura uzskaita sportistu rezultātu sacensībās. Latvijas čempionātā freestyle metodu feederī šāds reitings pastāv, viņš ir 3 gadu reitings. 3 gadu reitings, un ko tad viņš dod sportistiem? Un, tas pirmkārt dod iespēju mums, gan organizatoriem, gan pašiem sportistiem novērtēt sportistu ilgtermiņā, viņu sasniegumu, stabilitāti, kvalitāti, ja? Un vai šis sportists, teiksim tā, iekļaujās Latvijas valsts izlasē, vai viņš neiekļaujās. Ja? Nu, ja es runāju šobrīd par freestyle metodu feederi, kuru es vadu LMSF ietvaros, tad es noteikti priecājos par to, ka es šo reitingu kopā ar LMSF valdi esmu ieviesis. Kāpēc? Tāpēc, ka jau 1. gads parāda interesantas nianses. Kā piemērs ir 15-gadīgais jaunietis Emīls, ja, kurš ir šobrīd 2. vietā reitingā. Ja. Un ko tas dod? Tas dod skaidru, teiksim, izpratni, tā skaitā pašam LMSF-am, izglītības iespējams ministrijai, ja, vai zivju fondam, ka tie līdzekļi, kas tiek investēti iekšā šajā makšķerēšanas sportā vai konkrētajā gadījumā, konkrētajā disciplīnā, dod augļus. Tas dod iespēju man kā sportistam, šī jaunā sportista vecākiem jau plānot nākamo gadu un iespējams jau saskatīt plānus aiznākamajā gadā. Ja, un līdz ar to tas dod tādu plānveida darbu, ja, kurš viennozīmīgi ilgtermiņā uzlabo sporta kvalitāti un vispār kustību, šo sporta kustību mūsu valstī un jebkur, kur tāds reitings ir. Tā kā reitings ir vajadzīgs, reitings ir laba lieta, reitings parāda objektīvas lietas. Tā kā tā.